Reiz dzīvoja mazs puika, kuru sauca Nopietnais Ernests, un viņam bija viena liela laime un viena liela nelaime. Lielā laime Ernestam bija tāda, ka viņš visas pasaules gudrās lietas centās saprast pats. Tas bija labi, jo paša saprastas gudrības vienmēr ir noderīgākas dzīvē. Toties viņa lielā nelaime bija tāda, ka it nekad viņš neko nepajautāja vecākiem vai skolotājai. Un tas nemaz nebija labi. Jā, ko tur slēpt? Vienmēr, kad Nopietnais Ernests bija pārlieku nomocījies ar saprašanu, viņam rādījās dīvaini sapņi. Tā kādu vakaru Ernests domāja un nevarēja izdomāt. Kas tā tāda rozete un kas gan ir elektriskā vada dakšiņa? Bet vai jūs paši zināt, kas tie ir? Ja nezināt, steigšus pajautājiet skolotājai. Es tikmēr pagaidīšu. Bet Ernests nevienam neko nepajautāja. Viņš tikai domāja un prātoja, kamēr aizmiga. Un sapnī viņam rādījās tās pašas dīvainās lietas – elektrības rozete un elektriskā vada dakšiņa. Sapņoja Nopietnais Ernests, ka viņš dzīvo lielajā pilsētā un pēkšņi ieraudzīja, ka viņa tētis un mamma nolēmuši pamuļķoties. Bija tā. Mammu, skat, ko es atradu mūsu istabā pie sienas. Vai tu re? Tā jau vec un saplīs uz elektrības rozete. Nu jā, bet vai tev nav vecas sabojātas elektriskā vada dakšiņas? Man ir, no gludekļa. Bet kāpēc tev vajadzīga veca sabojāta elektriskā vada dakšiņa? Iespraudīsim veco sabojāto elektriskā vada dakšiņu tajā vecajā un saplīsušajā rozetē. Tad tik tu redzēsi. Tajā brīdī Nopietnais Ernests nezin no kurienes viens pats visu sapratis, skaļi, bet prātīgi iesaucās. Tēti un mamma, tā gan nedariet, jo ja jūs iespraudīsiet veco sabojāto elektriskā vada dakšiņu tajā vecajā un saplīsušajā rozetē, tad atskanēs liels blīkšķis un jūs nositīs elektrība beigtus. Bet tētis un mamma tikai smējās un atteica. Tu nu gan esi jocīgs dēls. Mēs dzīvojam laulībā jau 30 gadus, bet nereize elektrība mūs nav nositusi beigtus. Ej, labāk izmācies mājas darbus. Un kamēr Nopietnais Ernests mācījās mājas darbus, tētis ar mammu iesprauda veco sabojāto elektriskā vada dakšiņu vecajā un saplīsušajā rozetē. Atskanēja liels blīkšķis, nošķīda zilas ugunis, un elektrība viņus nosita beigtus. Tad Ernests atkal piegāja pie mammas un tēta, kurus bija nositusi elektrība, un teica: Ak, mamma un tēti, kāpēc jūs uz mani teicāt jocīgs? Vai labāk nebūtu bijis, ja jūs man paklausītu un neaiztiktu to saplīsušo rozeti un sabojāto elektriskā vada dakšiņu, tad man nebūtu jāpaliek vienam visā lielajā pilsētā. Tajā brīdī Ernests noraudājies pamodās un redzēja, ka mamma un tētis turpat blakus vien ir. Un abi viņam jautāja: Kas tad noticis? Tad Ernests izstāstīja savu dīvaino sapni, bet tētis un mamma viņam atbildēja: Nebaidies, Ernest, mums abiem viss ir gluži labi, tas bija tikai sapnis. Žēl, ka mēs tev agrāk, Ernest, nepastāstījām, kas ir sabojāta elektrības rozete, kas ir elektriskā vada kontaktdakša un ka tās var būt tik bīstamas. Tad varbūt tev tik slikti sapņi nerādītos. Rozetes nāsis, kurās dakšiņu bāzes, jebkurš zina, ka pabarotā TV viņu par sienas cūciņu dēvē. Bet kad cūciņa kustēties sāks vai kritis tai vāks, tad tu zini, ka bojāta mums te elektriskā rozete, kur te. Un ja vats no rozetes dakšas ārā līdis, un pat ja tas ir tikai īs brīdis, tomēr neskaries klāt, sapratīsi savādāk, ka ļoti sāp savādāk,
ka elektrība pievelk tevi un nelaiž vaļā un sit ar sevi. Ka elektrība pievelk tevi un nelaiž vaļā un sit ar sevi. Bojādākšņi ar cūciņu nesavienot, tu jau zini, ka kailos vados rokām lieno sāpēs. Un nevarēs sadzīt, dakterim tāpat ir ko darīt. Bojādākšņi ar cūciņu nesavienot, tu jau zini, ka kailos vados rokām lieno sāpēs. Un nevarēs sadzīt, dakterim tāpat ir ko darīt.